Ja jau vainags maidīs. Nē, jau. Nāc, dejot sāc, griežoties to pjautris prāts. Nāc, dejot sāc, griežoties to pjautris prāts. Tur, kur pāri rakstā okas, raižu māvi guļ un krāts. Tur pāri rakstā okas, raižu māvi guļ un krāts. Ram, tram, ritatam, lai Dievs krīzes mužekam. Iestielievas plēsīs lūku jaunājām ir aptavam. Iestielievas plēsīs lūku jaunājām ir aptavam. Dej, viegli ej, tā kā tauriņš gaisā skrej. Dej, viegli ej, tā kā tauriņš gaisā skrej. Griezies, līgojies, kamēr sirds priekas smej. Griezies, līgojies, kamēr sirds priekas smej. Ram, tram, ritatam, lai Dievs krīzes mužekam. Iestielievas plēsīs lūku jaunājām ir aptavam. Iestielievas plēsīs lūku jaunājām ir aptavam. Vēl, laidies vēl, atnāks rudens, tad būs žēl. Vēl, laidies vēl, atnāks rudens, tad būs žēl. Acīs zib un baigi kēlo, tādēļ dziedi dejo vēl. Acīs zib un baigi kēlo, tādēļ dziedi dejo vēl. Ram, tram, ritatam, lai Dievs krīzes mužekam. Iestielievas plēsīs lūku jaunājām ir aptavam. Iestielievas plēsīs lūku jaunājām ir aptavam. Ar cieņu pret pagātni, bet ar optimistisku skatu nākotnē, tā savu 65. dzimšanas dienu sagaida Jūrmalas kultūras centra senioru deju kopa Ābelītē. Mēs esam viens no visvecākajiem senioru deju kolektīviem Latvijā. Un arī mūsu vidējais dejotāju vecums ir apmēram 65 gadi. Bet mēs esam priecīgi, laimīgi un optimistiski un dejot griboši. Un ar to mēs arī lepojamies. Paskaties, kā vecis met tīklus. Cik nesteidzīgi viņš to dara, it kā nebūtu bijis ne pirmā, ne otrā pasaules kara. Paskaties, kā vecis kopj bites, noņem višu spietu no zara, cik nesteidzīgi vecis to dara. Paskaties, cik mierīgi vecis alu dara, it kā viņš nezinātu, ko alus dara. Un cik mierīgi, nesteidzīgi vecis visu to dara, it kā priekšā tam būtu vēl mūžība gara. Bet ja nu vecis ir daļa no kāda stara, tad varbūt, ka viņam priekšā arī ir mūžība gara, un varbūt, kā mūžībai un pašam ir ļoti no svara, ka visu tā Dieva mierā dara. Labvakar, dāmas un kungi, labvakar. Kungi, lūdzu, piedodiet par šo veci. Bet dāmām es noteikti sieviešu dzimtē to neteikšu. Piedodiet par šo veci, bet tas tomēr ir mans ziedonis. Piedodiet par šo veci, bet es arī esmu vienaudzis jums, Ābelītē.
Un es zinu, ka katrs kārtīgs vecis pats zina, ka viņš nav nekāds vecis, ka viņā ir gars un spars, ka viņā ir dzīves pieredze un sirds gudrība, un ka viņā ir patiesā pievilcība un šarms. Protams, arī viņām. Es esmu ļoti priecīgs, ka šodien var būt šeit. Tāpat kā esmu bijis kopā ar jums, vismaz blakus, pēdējos savus karjeras 25 gadus. Un es zinu, ka Ābelīte tiešām ir šarmanta, dzīves gudra, skaista, sprigana. Un tagad svinam. Svinam ar pagājušos gadus un svinam, cerot, ka būs tikpat daudz un vairāk Ābelītei arī nākotnē. Ko dejot, priecāties un būt kopā. Lai mums visiem šodien jauks vakars. Koncertu ieskandināja deja Nāc, nāc, dejot sāc. Maijas Rītnieces horeogrāfija, Aleksandra Būmeņa muzika. Un dejoja jubilāri. Dejotāju koncerti vienmēr ir tikšanās koncerti. Un tā ir tāda īpaša atmosfēra, satikšanās prieks. Arī šodien koncertā dejos mūsu draugi. Slampes kultūras pils senioru deju kolektīvs Jumis. Mūsu čakākie koncerta draugi, bērnu un jauniešu deju kolektīvs Zītariņi. Un Jūrmals kultūras centra vidējās paudzes kolektīvs Jūrmaldancis. Lai tad dejo mūsu draugi. Ventiņu deja Alfrēda Rūjas horeogrāfija, Kārļa Tennis muzikālā apdare, dejo Jūrmaldancis.
Arta Freiberga muzikālais aranžējums. Dejo Jumis! Caursidraba virzi gāju, Jāņa Ērgļa horeogrāfija, Latviešu tautas mūzikas apdare. Dejo Zītariņi! Caursidraba virzi gāju, caursidraba virzi gāju. Nezariņa nenolauzu, nezariņa nenolauzu. Zariņu nolauzusi, zariņu nolauzusi. Tad staigā tu sidrabota, tad staigā tu sidrabota. Jaunā biju dietinēju, jaunā biju dietinēju. Dziedādama vien staigāju, dziedādama vien staigāju. Nebēdāju tā
gada ir piedalījusies visos dziesmu un deju svētkos. Dejot svētkos ir katra dejotāja sapnis, bet šogad mums šķita, ka šis sapnis nepiepildīsies. Līdz mirklim, kad par Ābelītes jauno vadītāju kļuva Dace Kalēja. Un bija liels prieks, ka Dace ar savu optimismu un enerģiju veiksmīgi aizvadīja Ābelīti līdz lielajiem dziesmu un deju svētkiem. Paldies, Dacei! Un tagad mēs nodejosim visas 3 dejas no šīs vasaras dziesmu un deju svētkiem. Kā pirmā, Rotā saule rotādama, Andra Ezeriņa horeogrāfija, Artūra Klopes mūzika. Dejo Ābelīte. Man rakstīts mugurā Daigas Lubažas horeogrāfija, Valda Zilvera muzikālā apdare. Dejo Jūrmaldancis. Man rakstītis, izrakstīts. Nekur nav tādu ļaužu, kādai mūsu zemītē. Taisnu ceļu viņš staigāja, runāja taisnu pavodi. Nekur nav tādu ļaužu, kādai mūsu zemītē. Izrakstīti dodas brakli, dodas svāki mugurā.
rakstītis, man rakstītis, izrakstītis, man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstītis, man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstītis, man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstītis. Es iegāju sēdiņājis, kā saulīte izstāvā, man treklīņis sniega baltis, šķiet saulīti atspīdē. Es iegāju sēdiņājī, kā saulīte izstāvā, kājās mani raiva zeķes, rokās zelta grēzenti. Man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstītis, man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstītis, man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstītis, man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstītis. Visi mani lapus apvērts, ražani saigājot, krēji muļķi zīrā veste, izrakstītā mīlaini. Visi mani lapus apvērts, ražani saigājot, krēji muļķis varas izdarīgā ūdens ābūrī. Svinīgais solis, Viļa Ozola horeogrāfija ar Vītu Žilinska mūzika. Dejo Ābelīte. Thank you.
Ābelītes dejotāji, kā redzat, ir īpaši dejotāji. Un šodien mēs gribam aicināt Ritu, kur mums ir Rita, un sveikt ar to, ka viņa ir visilgāk mūsu kolektīvā dejot 25 gadus. Un vienmēr ar savu entuziasmu un humoru savās solo dejās, gan bobu dancī, gan simju tirgū. Vienmēr ir liels prieks. Kur ir Rita paslēpusies? Rita, lūdzu, nāc. Vai zālē ir arī Juris Jefremovs? Ir Juris. Juris arī ir viens no mūsu visilgadīgākajiem dejotājiem, 18 gadi, kur vienmēr ar savu enerģiju ir aizrāvis līdz citus dejotājus, bet šodien viņš ir apslims. Benita, 18 gadi, vienmēr aktīvi dejotāja Benita un izstājas ar savām choreogrāfijas spēlēm. Benita ir savākusi lieliskus albumus ar fotogrāfijām, ar aprakstiem par zālītes jautro dzīvi un ne tik jautro. Kā es teicu? Piedošana. Ābelītes skaistākos dzīves momentus un šos albumus pēc koncerta jūs varēsiet visi apskatīties. Mūsu vidū ir arī Ābelītes visvecākais dejotājs, un tas ir Imants, 79,9 gadi. Dejot pirms 5 gadiem, un viņš teica, es nekad neesmu agrāk dejojis. Tātad redzat, jebkurā vecumā var nākt un dejot un iepriecināt sevi un arī citus. Sveicam mēs arī mūsu dejotāju Inesi Mežapuķi, 12 gadi mūsu kolektīvā. Skaistus pasākums, jaukas ekskursijas, lai mums visiem ir jauki un priecīgi. Sveicam Luciju, 10 gadi kolektīvā. Lucija, jums nāc. Un sveicam Inesi Pekāko, arī 10 gadi. Un īpašu sveicienu sūtu visiem bijušajiem dejotājiem, kas sēž zālē. Aplausi! Aplausi! Pamājam, lai mēs redzam, kur mēs esam. Pamājam, lai mēs visus redzam. Un vēl kāds īpašs sveiciens, ļoti mīļš sveiciens mūsu Jūrmalas kultūras centram par lielo palīdzību, izpalīdzēšanu dažādos dzīves mirkļos un sevišķi par dziesmu un deju svētku organizēšanu, palīdzot mums piedalīties un veiksmīgi nokļūt līdz dziesmu svētkiem. Paldies Evijai Kupuvasai! Un paldies, protams, arī Pēterim Vilkasterim! Un vēl mums ir ļoti svarīgi tehniskie puiši, kas vienmēr mums visos koncertos ir ar mums un ļoti jauki mūs atbalsta. Paldies! Jā, paldies Arvīdam, Robertam un Danielam!
Paldies dejotājiem! Turpinām koncertu! Kupla liepa auga. Guntas Ketneres choreogrāfija, latviešu tautas mūzika, danču mūzikas kantu apdarē. Dejo mazie zīteriņi. Un tagad man ir uzticēts aizpildīt latgaliešu pauzi munā dzimtajā Mieļā. Kač skoja nolauze kaimiņu kozos, kurš vonaks kačeiti doncoti dzina. Mūza broļa uztabeņa kai cēruļa pedeklēts, kur tev bija grūzietīs todai sīna gobanai. Mūza mana uztabeņa kai cēruļa pedeklēts, nikur bija danšaves, ni zūbuna vicinot. Spieļmaņēts cimdu prosa, kur tev bija cimdus ņemt? Tu spēlēji, es doncovu, dāram laika naguļējam. Tā sagadījās, ka pirms dažām dienām Latvijas televīzijā bija raidījums Patiesās vērtības, vai kā viņu sauc, ļoti interesants vienmēr. Un tur viens filozofs skaidroja, ka nebūtu šodienas latviešu, ja nebūtu kuršu, zemgaļu, lībiešu, latgaļu, varbūt kādu piemirst. Un nebūtu šodien Latvijas kultūra tāda, ja nebūtu šīs katra novada, etniskā novada, krāsas, ritmi un tā tālāk. Daudz skaistu choreogrāfiju nāk no Latgales izcelsmes choreogrāfiem, un varbūt ne tikai. Un arī Ābelītē ir latgaļu krāsa noteikti, jo daudzus gadus to vadīja Andrejs Ušackis.
mans novadnieks. Un līdzīgi arī, protams, repertuārā ir latgaliešu dejas. Un tagad, lai baudām, vēl jāpiebilst, ka programmas veidotāji teica pateikt noteikti, ka tās ir iestrādes, lai tā būtu. Tagad Zīdi Rudzuvorpa, Lidijas Liporas horeogrāfija, dejo Jojs. Šī tomēr ir tā liriskā deja, bet tas nenozīmē, ka tūlīt nesekos arī jāstrāka. Un tā būs deja Odums. Jautāsiet, kas tas ir Odums? Nu, tas pats Ādams vien ir, kuram čūska ēdenes dārzā devusi sliktu padomu. Tātad deja Odums, Guntas, Skujas horeogrāfija, Latviešu tautas mūzika, kapelas, cīgā apdarē. Dejo Jūrmaldancis.
dejot jau ir skaisti, bet notiek arī kaut kas dīvains kādreiz. Kāds pēkšņi pirms koncerta atklāja, kad ir pazuduši svārki, vai kāds ir aizmirsis vesti mājās. Kādā koncertā pirms kāpšanas uz skatuves konstatējam, ka blīda ir kā slidotava, un tad visas dejas ir jānoslido. Vai aizbraucam uz kādu koncertu brīvdabas estrādē, viss ir skaisti, jauki, ņemsim tērpus no autobusa, bagāžnieks netaisās vaļā. Netaisās vaļā 15 minūtes, 30 minūtes, nu jau 45, un nezinu, ko tagad, lai dar, jau sāk nākt skatītāji, pirmie ierodās, nu jau ir daudz skatītāji, pagājusi stundu, un tūlīt jāsākās koncertam, nav. Un tad ierodās vietējais puisis ar fleksi, un autobuss ir spiests atdot mūsu tērpus. Nu, bet tie jau tādi stīkumi. Jāsaka, gadās arī tā, kad jāsāk deja, bet nav partners. Kaut kur aizmaldījies, kaut kur klīst. Vai jūs esat gatavi dejai? Jā. Jā. Bet kur tad puiši, kur tad vīri? Nu, atkal. Nu, ko lai tagad dara? Bet parasti jau viss beidzās laimīgi. Nu, tad, kamēr vīri atrodas, lai dejo meitas. Pūra deja, Rītas Spāles choreogrāfija, tautas mūzika. Dejo Ābolītes meitas. Redz, kā meitenes vienmēr glāb situāciju. Dāmas vienmēr ir aktīvas, ar dažādu raksturu, gan strauju, gan mierīgu, gan arī filozofisku. Lietus deja Jāņērļa choreogrāfija, Valda Zilvera un Gunāra Igauņa muzikālā apdare. Dejo Jūrmaldāņša meitas.
Dzīvoju savus ūdens gāja ar akmeni, svētu rītu kapāties. Ūdens gāja ar akmeni, svētu rītu kapāties. Ūdens cirta akmeņam, akmens kalnu purināja. Akmens kalnu purināja. Dejojums, pirmdejojums. Thank you.
Zāliņš lielajās. Madlēnas Bratkus koreogrāfija, Vitas Siliņas mūzika. Dejo Mazie zītariņi. Un tagad es aicinu uz skatuves Ābelītes vadītāju Daci Kalēju. Labdien, labdien, lieliskie skatītāji, Ābelītes atbalstītāji, visi dejotāji, ciemiņi un mājnieki. Es šo koncertu gatavojot, tur satikāt paziņu reizi, un es saku, mums daudz darba dejās, mēs gatavojam dzimšanas dienas koncertu Ābelītei un arī Jurno Dancim, un viņi man prasa, cik ir Ābelītei gadu, es saku, 65. Viņi saka, jā, tas tāds nopietnas vecums, jā, un tu visu šo laiku viņus vadi? Es saku, tā kā īsti nē, bet veselu 1 gadu es vadu gan, jo tieši decembrī pagājušajā gadā mēs pirmo reizi satikāmies ar Ābelītes kā vadītājas statusā. Bet vispār Ābelītes zina daudz gadu desmitus, jo 80. gadu vidū dejojot jauniešu deju kolektīvā Zvejnieku kolhozā Uzvara pie sava deju skolotāja Andreja Šatska. Ābelīte jau darbojās arī tur un darbojās vēl pirms tam. Toreiz viņu vadīja pazīstamā vadītāja Herta Saulīte. Un kādā Ābelītes koncertā es atceros, esmu redzējusi arī iepriekšējos vēl vadītājus Edīti un Ivaru Frančus. Es ceru, ka es vārdus nosaucu pareizi. Un protams, ka arī daudz gadu šajā kultūras centrā darbojoties, esmu darbojusies plecu pie pleca ar
Andreju Ušacki, kurš visu šo gadsimtu un arī vēl 90. gadu otro pusi bija Abelītes vadītājs. Un es aicinu tagad Abelīti uz skatuves. Nāciet, Nāciet, Un Andreju es vienmēr atceros kā tādu ļoti elegantu vīru, ar dejotāju stāju, ar mužīgu humoriņu, ar labu gara stāvokli. Un es domāju, ka Latvijā un Jūrmalā ir divi tādi humori. Viens ir Raimonda Paula humors, un otrs ir Andreja Ušacka humors. Un tas man vienmēr ļoti paticis, tāds spilgtākais, kas man atmiņā ir Andreja teiciens, kas īstenībā ir ļoti, ļoti dziļi filozofisks un dziļi patiess, jo viņš vienmēr teica, ka mani dejotāji nenāk jau uz pulciņu dejot. Mani dejotāji nāk šeit kā uz poliklīniku, kā tādu emocionālu, sociālu, arī fizisku poliklīniku, kur padarboties, kopā būt. Un tas patiešām tā arī ir. Man bija prieks daudz gadus būt Andreja kolēģim ar savu Jūrmā danci. Un es, protams, nemāku vadīt Abelīti tā, kā to ir darījis Andrejs, bet mēs esam pašķīruši jaunu lapu Abelītes grāmatā un rakstām jaunu stāstu. Un vienmēr varam būt pateicīgi, ka varam pašķirt lapuses atpakaļ un paskatīties, kā tad mums ir bijis, bet rakstīt uz priekšu to, kas mums uz priekšu rakstāms. Jā, un pie bijušajiem vadītājiem es arī gribu pateikt, un mēs visi aplaudēsim ilgadējai Abelītes koncertmeisterei, kas ir zālē, Edīte Heikele. Edīte, lūdzu, ziediņš no Abelītes! Vienmēr, ka viņš ir radījis horeogrāfijas saviem dejotājiem. Un Abelīte var būt laimīga, ka daudzas dejas, vairākas dejas noteikti Andreja dejas dejo visā Latvijā, senioru deju kolektīvi. Un arī mums šogad ļoti gribējās uz šo koncertu sagatavot, manuprāt, tādu titulētāko Abelītes deju, ko veidojas ir Andrejs Ušackis. Tā ir deja ar nosaukumu Ziedēja balta Abelīte. Jo ne katrs kolektīvs var lepoties, ka viņam ir deja ar viņa tādu nosaukumu, ko radījis pats vadītājs. Tādēļ mēs šo deju, un es šo deju arī atceros iepriekšējo gadu koncertos, kur brunči griezās un vīriem meiteļi griezās, un es domāju, reka Andrejs, māk tiem savējiem uztaisīt tādu žiperīgu deju, nemaz netik vieglu, gana sarežģītu. Un tikai tagad šo deju atjaunojot tagad rudenī, es ieklausījos dziesmas vārdos, tautas dziesmas vārdos, un absolūti šie vārdi raksturo Andreju, manuprāt, jo viņi ir par darīšanu, ir par darbu, ir par atpūtu, ir par mūžīgo jaunību. Un tādēļ mēs gribam veltīt šo deju visiem zālē esošajiem bijušajiem Abelītes dejotājiem, visiem viesiem, iespējams arī nākošajiem Abelītes dejotājiem un, protams, arī Andrejam tur uz mākoņa maliņas. Nu ko, Abelīte mana? Pat ja šodien tik ļoti tie brunči un negriezīsies vēl, mums priekšā ir vēl daudz citi koncerti, mēs gribam jums to parādīt, mēs esam jums to sagatavojuši. Ziedēja balta, mana Abelīte.
Un tagad aicinu visus koncerta dalībniekus. Jā, jūs jau esat skaisti. Visi nākat zālē, nostājieties kopā ar saviem vadītājiem. Un vadītājs aicinu uz skatuves Zīdariņu, vadītāju Daci Druku. Repetitoru Sabīnu Lēni, koncertmeistars Andris Rācījums. Dace, lūdzu. Mūsu draugi Slampes, Kultūras pils, senioru deju kolektīvs Jumis. Esat jūs, jā? Un vadītāja Gunta Krecere, koncertmeistere Anita Apine. Gunta, lūdzu, uz skatuves nākat. Nākat uz skatuves, lūdzu. Skatuves. Kad lūdzu augšā nostājieties, lai mēs visi jūs redzam. Jūrmalas kultūras centra vidējās paudzes kolektīvs Jūrmaldancis. Vadītāja Dace Karoja. Repetitora Ināra Eģinbāva. Koncertmeistara Vinita Pikarliece. Lūdzu, Ināra. Ināra. Jā, labi. Un tagad aicinu Jūrmaldancis, lūdzu, nākat skatuves.
uz skatuves. Aicinu. Aicinām uz skatuves Daci Kalējo! Aicinām uz skatuves Tukuma un Jūrmalas valstspilsētas deju kolektīvu virsvadītāju Zandu Mūrnieci. Labdien, mīļie jubilāri! Labdien, mīļie jūrmalnieki, visa dejotāju saime! Tad, kad svētkus svin dejotāji, tad jāsaka mums visiem, visām ģimenēm ir svētki, jo nepavis bez viņu atbalsta mēs varētu veltīt savu laiku vienai no savas dzīves lielākajām mīlestībām – dejai. Un, mīļie, ja jūs zinātu, cik jūs esat skaisti un laimīgi, kad jūs dejojat. Tādēļ es apsveicu visus skaistos un laimīgos. Es apsveicu visus jūsu ne tikai dejas, bet jāsaka arī dzīves mīlestības jubilejā. Paldies, Ābelīt un Daci, ka jūs esat satikušies. Paldies, ka jūs esat uzziedējuši tieši tā, un prieks, ka jūs šķirsiet vēl tās nākamās lapas. Un tas ir ļoti cerīgi un ļoti, ļoti skaisti. Daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies! Un tagad aicinu uz skatuves Jūrmalas kultūras centra pārstāvjus. Lūdzu. Kaut kādu punktu taču vajag pielikt šim pasākumam, vai ne? Daci nāc viducī. Jūrmalas kultūras centra atzinības raksts. Ābelīte vadītāja Dacei Kalējai par talantīgu radošo darbu un ieguldījumu tautas dejas mākslas, kā arī dziesmu deju svētku kustības attīstībā Jūrmalā, sveicot deju kopu Ābelīte 65 gadu jubilejā. Kultūras centra direktors Agnis Kristvalds. Atzinības raksts Ābelītes koncertmeistarei Vinitai Piterniecei par apzinīgu radošo darbu un ieguldījumu tautas dejas mākslas, kā arī dziesmu deju svētku kustības attīstībā Jūrmalā un tā tālāk. Kristvalds. Paldies! Individuāli apsveicēji pēc tam, tagad droši vien viena skaista kopbilde. Un paldies visiem! Paldies visiem sveicējiem un skatītājiem. Dzimšanas diena ir nosvinēta, ir notikusi, un mēs sākam savu nākošo 65 gadu gaidīšanas svētkus. Paldies, paldies visiem, samīļojamies visi un esam priecīgi! Gribētu pateikties mūsu vadītājai, kura saglabāja kolektīvu Ābelīte, un ceru, ka arī liela palīdzība ir no jaunāk pienākušajiem,
un lielas cerības uz nākotni. Paldies, vadītāji! Paldies visiem dalībniekiem, skatītājiem! Aiziet ballītēm! Muzika iet skaļāk! Paldies! Passado